Šodien Aizkrauklē Birzīma Maurēna ielas malā dzīvnieku aizsardzības biedrības Felide pārstāvji kopā ar skolēniem un bērnu dārza audzēkņiem atklāja jaunu vides objektu – kaķīša dzirnavas. Kaķīša dzirnavas izgatavoja Aizkraukles profesionālās vidusskolas audzēkņi galvenmeistara Daiņa Reinholda vadībā. Jaunatnes, skolēnus un bērnus, lai mēs radītu sev apkārtni skaistāku, ja, un veidotu tādu labu attiecību pret dzīvniekiem. Šodien mēs atkal priecājamies par mūsu biedrības Felide kārtējo aktivitāti. Šeit atjaunotajā Purvciem rajonā blakus kaķu mājiņai ir parādījušās dzirnaviņas, kas ir tapušas ar zināmā mērā pašvaldības, bet arī ar iedzīvotāju, skolēnu ideju praktisku realizāciju. Un es domāju, ka ejot garām šādai nelielai kaķu pilsētiņai, gan katrs individuāli, gan ģimenes, redzot šo objektu, atcerēsies par humānismu, atcerēsies par atbildību pret saviem mājas dzīvniekiem, par viņu likteņiem, un tas būs gana audzinoši. Nu es labošos, es būšu labs kaķis. Es arī gribu nākt pa trepītēm un kaut ko meklēt garšīgu arī šeit. Bērni, vai es varēšu nākt kādreiz?